UK, what's up, brother? You good? Hey, you alright? Man, congrats on everything. Thank you. Before you race, I gotta give you some like motivation, inspiration, but also cloth talk. We always want to win another one. They didn't believe in us. Red Bull did. They didn't believe in us. Red Bull did. That's right. Another one. Another one. We the best. We the best. That's right. Sorry, we did. Another one. We're the best. Right. Another one. Tell them to bring up the Red Bull. Thank you, sir. Cheers. Cheers. So it's a major key alert. Major U keys. Major U keys. Red Bull. Red Bull. It gives you wings. Kročs jums diezgan īs. Viss, ko es gribēju šo pateikt, ir, ka, nu labi, tas arī nav nekas slikts, ka viņš ir īs. Viņš vienkārši ir negaidītīs. Saprotu to domu? DJ Khaleds, ja? Jā, ka DJ Khaleds, un es redzēju to, nu, to video, un tad, Juki ir kaut kāds, nu, ļoti īs 1,60 m, un Khaleds ir aptuveni tāds pats, jo viņš šitajos visos parastajos video, viņš izstāsta, nu, tāds... Nevar saprast, cik viņš ir liels. Jā. Nu, īstenībā diezgan maziņš. Viņš tāds maziņš, mīļš tāds, zini. Jā, sveicinās, ne? Jā, labi, mēs sākam ar DJ Khaled no Miami weekenda, bet čau visiem, esam atpakaļ. Čemps ir beidzies. Hoķis jau Zefīrā vairs nav. Hokej čempionāts ekrāni noņemti. Filipa varbūt arī lido laikam atpakaļ uz Rīgu. Filipa malacis, tur viņš tā ir iefiltrējies tajā Formula 1. Jūs nesakojat Filipam, latviešu Filipam. Nu, tu vari uzlikt varbūt šito, ko sūtīju, kur viņš izstāsta, ka viņš ļoti aktīvi iesaistās sarunā. Arī, nu tā kā tur, es domāju, runā tādas svarīgas lietas. Nē, nu Filipa malacis, jā, ir iefiltrējies un viss kārtībā. Sveicins Filipam. Super, patiesībā ar Bortoleto pavadīja weekendu. Par formulu, Kristel. Un, nevis par Hamiltonu jauno draudzeni, no kuru viņš... Es nedomāju, ka tā ir draudzene. Es domāju, ka tā ir... Viņš nebija tāds baigi pieklājīgs, ejot ārā no tā, tipa, aizmirst kaut ko, fuck. Bet viņš arī pēc Gonkas klubā ir nodevis ar kaut kādu allegedly blondīni un laikam ar to pašu iespējams meiteni. Bet tas ir labi, vajag nolaist vajag. Ir īpaši pēc šāda weekenda. Pēc weekenda... kurš, nu, labi, uzreiz ķeramies vērsim pie ragiem. 2 stopu Monako, kādas tavas domas, gaidīja, negaidīja, patika, nepatika, labi, secinājumi? Man patiesībā tāds, varbūt ne retoriskāks, bet tāds dziļāks domas par šo. Tas weekends patiesībā no tāda reis, nu, tāda sacensību perspektīvas varbūt nebija nemaz tik interesants, jo, nu, kā Verstapens arī laikam intervijās pēc izteicās, nu, vienalga, jūs liekat tur, ķipa 1, 2 vai 10 pitstops, problēma ir tā, ka mēs šeit nevaram reisot. Yeah, but you can't race here anyway, so it doesn't matter what you do. 1 stop, 10 stops, yeah, you just, I mean, even at the end, right? I was in the lead, but my tires were completely gone and you still can't pass. I think nowadays, with an F1 car, you can just pass a Formula 2 car around here. Un no tādā ziņā, ķipa, tie 2 pitstopi laikam vienalga, bet man gan ir jāatzīst, ka es nezinu, kā būs nākamgad, jo tagad visi zina, kas ir 2 pitstopu stratēģija, bet vismaz šogad, uz šo vienu gonku, bija tāda, nu, skatoties, bija tāda neliela, nu, bija tāds neliels excitements, nu, tur tas Verstapens ar to vēlo pitstopu, nu, it kā nekas nenotika, bet tu visu to, man bija tā, reāli, tiešām vienīgais, kas notika, ko varēsim parādīt, vienīgais overtakes uz trases Strolls. Stroll, jā. Goated. Un tas tāds no track actiona teorētiski vienīgais, bet es neteiktu tā, ka man nebija interesanti skatīties visu to gonku. Man tā, visa tā gonka, kā notiks, bija tāds excitements, tāds nezināmais, nevarēja saprast, kas būs, vai tur tie 2 pitstopi strādās, tur visas tās komandu spēles, vai tas tur kaut ko izmainīs. Nu, viņš bija tāds... Tu tev patika? Viņš bija savā dīvainā ziņā interesantākais Monako pēdējā laikā, lai arī, protams, ka nebija nekāda action uz trases. Jā. Viens overtakes, viss atcīkst. Un viens, nu, tā kā tur tas Leclerc beigās arī, zini, tur iedot, nu, varbūt tomēr kaut kas tur būtu. Protams, es skatos un es tā, nu, labi, Kristel, nomierinies bišķīt. Nebija variantu nekur, nevienā līkumā pat nebija variantu. Arī, zini, tuneļa izejā, ne, labi, Antonelli
uztaisīja atzīšanas manevru, kur Bortoleto sienā iebrauc. Bet, nu labi, tas bija patiesi. Jo, ja tā pastāst, ja tā pastāst, tad Gasly arī pagāja garām gan Sunodam, gan tur vēl kaut kam, ka tā kā nolauza rīpuli. Kā Kolapinto izvairījās no tā Gasly manevra, ok. Bet labi, pabeidz savu domu par to 2 stopiem. Tā kā, kad... Vienkārši patika, jo nezināmais bija. Labi, sākums bija interesants, jo tur bija pure action. Ko tu nezināji? Kas tad vai nostrādās? Jo, skaties, tas sākums kas bija... nenostrādāt? Sākums bija chaos. Kādā ziņā? Iegāja trīs džeki, kas bija vispār nesurīgi, iegāja pitos, visi brauc rindiņā. Nē, bet sākums, kaut kādi crashi, kaut kādi virtual safety, ka uzreizām izmanto to šķīpu. Bortoleto nokrašoja. Uzreizām tad Lawsons tur tā kā, Jā, bet bija diezgan ātri skaidrs, ja skatījās F1 TV, tad tie visi, kas iepitoja, pirmie, tur uzreiz komentētāji arī teica, un ko tagad? Jūs noķerat to visu vilcienu, un ko? Tas pierādījās, pilnībā visi, kas iepitoja pirmie bija Juki, Kolapinto un, man liekas, Bortoleto. Labi, Bortoleto, man liekas, finišēja visaugstāk, tāpēc, ka Bortoleto uztaisīja 2 pītus diezgan ātri. Yeah. Bet Juki sēdēja ar vienu pītu, un Kolapinto, laikam, arī uztaisīja 2 pītus. Un īstenībā beigās bija diezgan augsts arī Bērmans. Bet viņi pacēlās augšā, tāpēc, ka visi tie, kas neiepitoja, kas bija abi divi mērši. Mērši. Tsunoda visu laiku tur nobrauca vienu stopu, labi, tie divi izlidoja. Bet, zin kā, man liekas, labi, tu pabeidz vai... tāda bet es nezinu, tā kā nebija, labi, sākums bija mērķis. Tur mums bija virtual safety, kā ar kaut kādu yellow flag. Tur vēl Verstapens mēģināja pie Astrī tur zem tiem karogiem kaut ko paskubāt, pie Astrī nobluķēja. Kaut kāds uz trāsas actions bija teorētiski. Avārijas bija. Bija avārijas, un tad bija tas middle grounds, kad pie tie pirmie pitstopi, tad tur aizturēja, kas tur, tas Lawsons tuc, turēja glābi. Sākās spēlīt. Visi tie, un tas vidus bija garlaicīgs, protams, atkal, un tad bija tas 55. aptuveni aplis ar to Russellu un tad Antonelli, tad tur kaut kā drāma, un tad jau tie pēdējie 10 apļi, tur jau bija tāda, labi, protams, šodien skatoties tāda fake ilūzija par to, ka kaut kas varētu notikt uz trases. Jā, bet, zini, ja tu skaties ar smadzenēm līdzi, tur nekas nevarēja notikt. Iznāktu safety cars. Visi jau bija noķēruši Verstapenu. Ko viņš finišēja 4. Verstapens dos tagad pa mēmajiem, bremzēs kādam pakaļā, liks, viņš ar to nedarīs, ir kurš posms sezonā un kāpēc lai to darītu. Vai Leclerc lanģos, ja tu skaties visu gonku, nebija neviena vieta, kur reāli apdzīt. Reāli, kur apdzīt. Labi, varēja ķert, varēja ķert uz pārsteigumu kaut kādos mazajos tajos otrā sektorā, līkumos. Tur, kur Antonello to Bērmanu izlika. Bet tā arī, tur lanģo, tur tas līkums tā varās ciet, ka tas ir sosaits. Tas ir pilnīgs sosaits. Un arī, ja tas izšķirās čempionāts, tad jā, bet ja tu brauc sezonas vidū, baigi jau nē. Bet man atkal viedoklis ir kāds, es nebūšu beigas haters, man ir viedoklis tāds, kad Monako, es tā sēdēju domāju, vai ir vispār iespējams padarīt šo sacīksti interesantāk? Jo, kā tur daudz runāja par to, ka tur vispār braucējiem vispār ir komentāri, Russells ar saviem komentāriem arī. Yeah, I've got a really good idea. Go on. So every driver has a button that they get a chance to put the sprinklers on around the track. So you get a choice if you want to do it in qualifying or in the race, but you can only do it once in the whole weekend. Right. And but every driver has that. Every driver, yeah. I think okay, one driver from one team then. You've got a golden ticket under your seat. Yeah, and then the sprinklers come on, spices it up a bit. Yeah. You don't know when it's going to happen. I think that's the only, I mean, I love it. I think that's the only solution. But I mean, izcēlās, ka tur bez mazliet katram braucējiem vajadzētu dot, ironiski dodot, kā viņš teica, ūdens smidzināmo pogu, kad katram braucējiem vienreiz pa weekendu ir ūdens smidzināmā poga, lai sastapinātu trasi, tikai nezinu, kurā brīdī. Un tad tur tas Gasly avārija atkal pavēra spekulāciju dažiem komentētājiem, ka, mums, ka Joker aplis jātaisa ir uz to šikēni. Bet man liekas, ka ar šiem 2 pitstopiem Formula 1 tikai samudrīja to gonku, un kā redzējām, komandas un braucēji sāk manipulēt ar to. Laikam, kad nenormāli iznāca ārā tā 2 pitstopu tās komandu stratēģiskās spēles. Tur šitas baigi tā kā palika jau
Borderline Sākruķīta tā gonka likās, tāda negodīga uzreiz, kad tur sāka tavu vilcienu turēt, vispirms jau Lawsons. Es nezinu, es kaut kā... Sintētiski, zini man nelikās tāda, sacīksts bija diezgan... Viņi bija gan garlaicīgi, gan pilnībā neskatāmi, jo, arī... Bet tev nebija bišķīti interesanti. Bet, nebija interesanti, jo tu tā kā nezini, kas būs, un varbūt kaut kas būs, bet es tev saku vēlreiz, bet, kas tad varēja tur notikt? Kaut kas tur var ielikt, tas tomēr ir Monako. Kāds var paspēt ielikt sienās? Strolls turpināja braukt līdz beigām. Tātad cerība nav mirusi. Bet es saku, tad nevajadzēja neko mainīt. 2 pitstops, 1 pitstops, vienalga, lai viņi ņem un brauc. Šajā gadījumā noteikti ir scenārijs, kurā tie 2 pitstopi būtu padarījuši interesantāku to visu. Vienkārši šoreiz nesalikās. Kaut kāds tur safety, kā es pareizajā brīdī kaut kam, jo zin kā nebija tā, kad sanāk, ka neviens baigi neuzvarēja no tiem safety kāriem, virtual safety kāriem. Un tā kā, saprot, neviens nedabūja, neviens reāli netika vaļā īsti no tiem 2 pitstopiem. Un būtu noticis kaut kas tāds, tad jau būtu varbūt, ka interesanti. Bet tas viss ir tik mākslīgi radīts. Protams, jā, bet nav citu variantu Monako. Bet vai vajag? Nevajag. Bet okei, labi. Kāpēc, lai nevarētu viena sacīksts no 24 būt tāda, ko visi izšķir kvalifikāciju? Man pietiek ar to, jā, bet es saku, man, piemēram, pietiek ar to. Kāpēc jātaisa mākslīgi jāpadara Monako par vai taisam baigo reisingu? Manuprāt, reisings jau ir tajā, kad ir tik liela likme uz to sestdienu tiem braucējiem, ka tā sestdiena tad tas galvenais šaus. Un svētdienā tā intriga ir, neieliec sienā vienkārši tā, ka tev presē no muguras kaut kādu džeki vai arī nesačakarē stratēģiju. Man liekas, jau ar to pietiek, jo baigais spiediens jau tā ir uz komandām ar stratēģijas ziņā, jo cik viegli ir iepitot nepareizajā brīdī, ko mēs esam redzējuši iepriekšējos gados. Stay out! Gan Alonso tur Astonā, ka bija tas lietas, gan tur Leclerc ir izčakarējis tas sacīks dēļ nepareizas stratēģijas. Man liekas, ar to pietiek. Ok, pagājušajā gadā bija tas... Pagājušajā gonka bija briesmīgi, jo tur sanāca, tur bija safety cars vai virtuālais uzreiz sākumā vai red flags. Visi iepitoja un tad visu gonku nobrauc rindiņā. Bet, gadījās tā. Gadās arī tā, ka 3 braucēji finišē Monako. Pat ja padarītu mašīnas bišķīt mazākas, es nedomāju, ka kaut ko mainīt, jo arī kā Kulhārds teica, 2001. gadā, kur viņš aiz Enrikas Bernoldi 50 tapas vienkārši nobrauc. Vai arī Jarno Trulī, vienīgais braucējs, laikam, ko es zinu. 2004. gadā izcīnīja vienīgo uzvaru Monako. Viņš arī nokvalificējās un nobrauc līdz beigām. Viss. Man liekas, ka ar to pietiek. Sestdienā tad pa lielo ņem uzvaru ar to kvalifikāciju. Kāds tas ir arī bijis tā ilgu laiku? Jā, kāpēc ne? Uzlīs lietas vienu gadu, tur nošķelsies pāris džeki. Iepitos sliktāk. Šogad bija tā. Man liekas, šogad bija strakāk, jo tos 2 pitus nevajag. Ņemam nost, uztaisam bišķi mazākas mašīnas un turpinam ar to Monako. Jautājums. Man liekas, kopumā, es piekrītu tev, jā, ka tā Monako ir vienkārši jāpaņem to, ka tā ir kvalifikācijas gonka. Tā ir vienkārši. Kāpēc ne? Bet vai tev nebija bišķīt interesantāk skatīties kaut vai? Bet vienīgais, šogad man bija interesantāk, vienīgais, ko es neaizmirstu pateikt, ir, kad man bija interesantāk, jo es skatījos ar to cerību un ar nezināmo. Nākamgad man nebūs vairs interesanti skatīties. Saprotu to domu, tā kā, Jā, bet man nepatika tas, kad, Lawsons jau sāka buksēt un sāk atmesties un visas vilcienā tur brauc. Man kaut kā neliekās tas baigi negodīgi, neinteresanti. Kas tur interesants? Viņi brauc 3 sekundes lēnāk nekā vispārējie, un tad pa 3 apļiem vienkārši apdzina Norrises. Pa 3 apļiem apdzina beigās to, kas tur bija pēdējais. Nezinu, tie Viljams tur tik tā samainījās un sāka tur... Rasels vienkārši apnika sēdēt aizmugurē, tas tur izdomā iet garām. Bet tā arī, bišķi cirks, man liekas. Tas rēcīgs. I'll take the penalty. Un tad vienkārši, ko viņam iekabināja? Viņam iekabināja to drive-thru. Bet pareizi. Pilnīgi normāli penalty. Viņam iekabināja drive-thru un pēc gonkas vēl 30 sekundes. Jā, man liekas, ka jā. Bet kā, reku viņš 11. Nē.
varbūt tas nosapņoja. Bet, man nelikās. Man liekas, labāk tad mizojiet. Vienkārši mizojiet. Tāpat jau nekas nemainītos. Arī, kontroversiāls tagad teiks būs no manis. Tur viss saka, Racing Bulls baigo meistarklasu izdarīja stratēģiju. Racing Bulls? Viņi tāpat, viņi startēja visiem priekšā, viņi tāpat tur nofinišēja, dari, ko grib. Viņi pirmkārt visi to zināja, to stratēģiju, un viņiem vienkārši sakrita, ka viņiem abas formulas blakus, un viņi dabūja to reāli. Palaid to Okonu, lai Okons mizo, tāpat nav baigais draudeklis čempionātā. Nē, kaut gan viņš tur turās. Racing Bulls Haas ir, es teiktu, tiešie konkurenti. Labi, tad mums ir secinājums par lielo, ka nav vajadzīga tā 2 pitstop stratēģija. Vai ir tomēr? Es nezinu. Es saku nē, tu saki jā. Es nezinu. Es saku, ka man bija interesanti skatīties šo, jo man bija tā neziņa. Bet tagad skatoties rezultātu, Krister, tu jau zini, kā beidzās. Jā. Vajadzētu nākamgad to pašu vai nē? Nākamgad man nebūtu interesanti vairāk. Un tad laikam, ka es labāk, lai ir mazāk šitā te turē. Lai to pace seto līderis, nevis kaut kāds tur 17. čūks, kuram neviens netiek garām. Kādas ir atziņas par sacīksti? Par kvalī, ne? Vai kas? Kā tu vēlies? Norris, mega. Norris, mēs skatījām forši, ka mēs tur jau bišķī aizpildējām uz pašām beigām skatīšanās. Mēs tur tādas mazas foršas detaļas palaidām garām, bet McLaren bija Q3 palaida 2 apļus saviem pilotiem, kas bija interesanti. Un viņi laikam izdarīja vienīgi no vadošajām komandām to. Tā kā Norris Malts ir vispār ļoti interesanti kopumā. Es vispār teiktu, ka čempionāts tikai tagad sākās, un šī gonka ļoti labi to Sorakaus sakalu izlīdzināja, tāpēc, ka Norris ir atpakaļ, es gribētu teikt, bija šī. Ir. Es Norrisam tagad teicu, kur vēl, ja ne Monaco, pārliecinoši, bez variantiem. Ļoti labs sniegums, ļoti pārliecinošs brauciens. Un Piastri atkal no otras puses. Piastri parādīja tomēr, ka viņam tajā rupuču bruņos ir tomēr pāris plaisas, tomēr, ka biksēs pāris caurumi ir viņam. Ka zini, ka tur neko katastrofāli jau neizdarīja. Pāga sienā ielika gan treniņos, gan gonkā. Viņš tur nodriftoja. Nē, bet tas, starp citu, interesanti, ka viņi arī kaut kādos brīžos pušoja tie Monako tie līderi savā ziņā. To varēja redzēt arī, kad Maksis atmetās. Kad Maksis atmetās beigās pirms 10 etapiem, es domāju, ko tas Piastri nenāk klāt? Es vispār domāju, kāpēc Hamiltons atliek 44 sekundes. Starp citu, tā ir lieta, ko man ir kauns teikt, jo varbūt es nesapratu, bet kāpēc Hamiltons atpalika tik ļoti? Es jau, tagad mēs skatījāmies formulas, jau draugam Miķelim teicu, ja Hamiltons atpaliek no Leclerc 0-3, tas ir tā kā par nulēm. Tas ir normāli. Man liekas, tas ir normāli. Hamiltons 0-3 ir iekšā Leclerc. Hamiltons dabūja to penalti, un tad viņš tika līdz tai pozīcijai. Bet es zinu, ko nesapratu, kāpēc viņi nepušoja, jo viņš bija tajā pozīcijā diezgan ilgu laiku. Kāpēc? Jo viņi zināja, ka viņam maksimum būs jātaisa tas vēl tas pitstops, kas ir 20 kaut kas. Es domāju, ka nebija pace, tāpēc, ka, viņš nevarēja 20 sekundes, viņš jau pats pateica, kā tur, es nezinu, vai jūs redzējāt. Bet tā kā tā nav, genius taktika, Nē. Brauc bišku ātrāk, lai dabūtu pozīciju makšu. Tas ir, bet tu jau vienmēr esi, labi, kurš tur vispār ir tās, nezinu, vai jūs redzējāt, bet TikTokā ir, tagad ir baigās baumas, baigā intriga, ka tur Hamiltons ir sastrīdējies to Ricardo Adami, kas ir viņa tas sacīkšu inženieris. Un gan par to kvalifikāciju, kur tas Adamī pateica, ka nē, Maksis nespiež, un tad izrādījās, ka Maksis spiež, un ka dabūja sodu par to, un tad arī sacīkstāja Hamiltons teica, ka viņš nesot sapratis, kā bija, es nocitēšu, viņš nesot sapratis to brīdi, kad viņam sacīkšu inženieris teica, this is our race. Bet tas ir Hamiltona. Tas ir tas, ko Hamiltons teica, bet Vassērs teica intervijā pēc tam, ka tas radio message esot bijis tāds, ka tagad ir jāpušo, un this is our race. Un Hamiltons nesot sapratis, ko ir nozīmējis tas this is our race, ar ko tad viņš īsti cīnās. Bet pēc datiem Hamiltons pēc tam ir pats atzinis, ka nē, ka tomēr nebija variantu un nebija pace, un ka tās 40 sekundes ir vienkārši, jo viņas bija tur, Krister. Viņas bija tur. Viņš bija tik lēns. Lielā pussekunda aplī. Tas pussekunda aplī no Norris, nav iespējams. Bet pie tā, ka līderi brauc ar tādu pace, un tad Bortoleto iznāk pēdējais un uzstāda apli pa 5 sekundēm ātrāk,
Tas nav, to es daļu nesapratu. Bet es arī varbūt vēl šodien nepaspēju tajā iedziļināties visā, bet to es nesapratu, godīgi sakot. Es vēl gan pabeigšu pie tās Hamiltona konspirācijas, ka viņš sastrīdējas ar Ricardo Damiju. Ir tas video izgriezums, kur arī Hamiltons viņam tā kā prasa tam sacīšu inženierim. Jā, are you upset with me, bet Vasers pateica aizstāvībai, ka nekāds kašs nav. Jo viņiem esot bijis noteikums šajā sacīkstā, ja braucējs tevi runās ar 1. 3. līkumu, tad inženieris atbild vai nu tunelī vai tuneļa beigās, tāpēc, ka līkumos nerunā. Labi, tad bija sacīksts gan beigusies, bet tas ir tas, ko Vasers teica, ka viņa līkumos nerunā. Vasēram, protams, ka bērni jāpieskata bija šī jāsaka, nē, bet es nedomāju, labi, skaidrs, ka Bono ir Bono un Bono. Labi, labi, es, protams, arī nezinu par viņu tā kā personīgām attiecībām sastrīdējies, nav sastrīdējies, bet, zini, tā kā, tad, kad tev ir, kā, ka tu esi, nezinu, piemēram, kaut kādā kompānijā, tu redzi, ka tur, tās attiecības nestrādā, vai ne? Tu jūti bišķītiņu. Un šeit, var bišķīt just, ka kaut kas tur nav līdz galam. Formula neiet kā vajag, protams, tur kaut kad viņi nesaprotās, labi, bet, man liekas, tā ir visa spekulēšana baigā tagad. Vajag izvilkt kaut kādu intrigu. Protams, Romeo un Julietas moments, kas bija pēc sacīkstēm. Pie balkoniņa, kur Toto ar Jamesu Walls. Kā maziņš krāniņš, laikam. Blīns, bet, ko vajadzēja darīt? James Walls ir arī pareizi. Es teiktu, ka vairāk mērķis notupīja, ka viņi nedomāja kaut kādus, jūs tāpat esat ārpus punktiem, vismaz vienu iepito tagad ātrāk iekšā. Tie tur abi divi astēvi sēdēja, viens otram Rasels ar Antonelli 60 tāpis. Es nezinu, varēja kaut ko sākt pamainīt. Nē, neko jau neizdarīs. Viņi nonāca tur paši, ko darīt. Gaidīja safety car, nesagaidīja safety car. Ko tu vari izdarīt? Īsti jau neko. Neko, un tā kā dusmoties arī par to, tur tā, nezinu. Es teiktu, ka Raselam būtu jāmaksā Albonam. Vakariņas nevis otrādā. Kāpēc? Kāpēc Albonam? Ko Albons izdarīja nepareizi? Rasels 50 tāpus čunčināja. Vienkārši nedabūja normāli izgāzt. Bet nedabūja izgāzt. Albons dabūja izgāzt vismaz 20-30 tāpus. Pēc tam jau viņi samainījās. Un tas Sainz dabūja izgāzt. Nabaga Rasels pat nedabūja iespiest pedāli grīdā pa Monako. Jā, 8%. Taisnē. Es mums vakariņās aizvedu Albons. Labi, pilnīgi random. Bet kā tu domā, ja tur fani spekulē un liek to grafiku par to, kā uzlabot Monako? Noņem to bust-up chicane. Kā tu domā, vai tas kaut ko palīdzētu? Vai tur būtu jālasa baigi daudz detaļas pēc tam tajā nākamajā kreisajā? Daudz jau saka, ka tur to jokerā var taisīt, ka viens izņem chicane un viens mizot taisnajā cauri. Es nezinu, man liekas, kad ir Monako tik šaura trasa, ka tas būtu baigi bīstam. Tur to DRS tur tas kreisais būtu nāves. Tur pēc tam lasīt, vienkārši lasīt. Man tas liekas, jā, jo it kā ideja forši, tur tas DRS nostrādāt un zini vēl no kalna. Nē, man liekas, viss ir kārtībā. Bet labi, patiesībā tas neko nedarīt, jo man liekas, ka pat pēc tā kalna, pēc tā bust-up chicane, tur tā trasa nav vispār pietiekami plata, lai divas formulas blakām pabraukt. Bīstam, ļoti bīstam. Man liekas, viss ir kārtībā. Viss kārtībā, vienkārši brīvas vēdiena. Skatieties MotoGP. Nē, paskatieties Indy 500. Bet Indy 500 arī esat bijusi drausmīgi gonka. Tā saka, tur daudz līderi esat izstājušies. Vispār tagad arī TikTokā tie, kur dzīvo, tie jau noteikti zina, ka tur ir tas Džeks Kals Larsons tur. Manam fātrim mīļākais vispār braucējs. Un tas Kals Larsons ir vienā weekendā, kur viņš nobrauc Indiju un uz Askāriem aizmauc, un tur vēl piedalās gonkā. Crazy Džeks. Un tas Kals Larsons, pa ko viņš ir dabūjis tagad to sekotāju, cilvēku, indīkāru sekotāju komunas neapmierinātība tas, ka pat Formula 1, jo viņš bija tas Džeks, kas pateica publiski, ka viņam reizkrāfts ir mazliet labāks nekā Maksam Verstappenam. Un tagad tajā Indī, ka viņš all around ķipa ir labāks pa Maksu. Un tajā Indy 500, kā viņš izstājās, viņš pieļāva ļoti bērnišķīgu kļūdu. Ne bērnišķīgu kļūdu, bet tādu diezgan. Respektīvi, viņš ar līkumā ir nošiftojis lejā ātrumu no 4. uz 3. pārnesumu nošiftojis, un dēļ tā viņam sāka mest mašīnu. Viņš sienā ielicis. Tā kā no Maksa diez vai tādu kļūdu kaut kur dabūs, bet tāpat visi kļūdās, visi var uz līnijas saslīdēt. Un Naskāros viņš arī izstājās. Bet vispār tas video, ko tu atsūtīji, kur tie helīši lido. Es nezinu, man arī patīk tā Amerika vairāk. Un arī, zini, viņi tur nofinišē, tur pienu dod visiem. Tā ir tāda detaļiņa interesanta.
Ja tur kaut kādos senos laikos tur viens nobrauc un paprasīs pienu, tad kaut kāds tur, kā jau visi Amerikā kapitālisti, davai tagad pienu visiem. Pienu iesalosim visiem. Normāli tēma. Nu, jā, nezinu, nepatīk formula skatīties kaut ko citu. Man jau liekas, ka ik pa laikam jābūt. Mēs arī gatavojāmies. Mēs paši sanācām sestdienā. Tu pats zini, tajā svētdienā visticamāk visi vilcienā nobrauks. Lance Strolls vienīgais uzteicis apzīšanas manevu. Labi, ka Antonelli tev. Strolls, tādu. Strolls. Objektīvi, kā tev liekas, no 20 braucējiem, kas tagad ir uz grīda, viņš ir saudīgākais? Nē. Viņš ir tās neparedzamākais, bet kur viņš ir aptuveni, tā liekas? Viņš zina, ka, es nezinu, viņš vēl joprojām ir, man liekas, ir neparedzams, bet vairs arī nav tik trāk. Man liekas, viņš pīko. Viņam ir labākā sezona noteikti pēdējo, izņemot kaut kādus varbūt tos Viljams gadus, kur viņš tur uz kaut kādu podiumu kā, bet tur viņš bija arī ļoti nestabils. Šī ir tāda normāls sezona. Es nezinu, vienkārši arī baigi grūti, nevar saprast, kas, jo iepriekš bija tāds Meridiana Alonso, bet Alonso vispār es nesaprotu. Bet Alonso, man liekas, ir jāiet, nezinu, jāizbrauc līdz Vatikānam tagad, kur tas pāvests tās durvis atvēr un jāiziet caur tām durvīm, jānosvētās, nezinu, jāiededzina tas tur, kā viņi sauc to kūpināmo sūdu. Kadiķis, Viņam jāizklēpinās. Vīraks vai vēl kaut kas jāiet, bišķīt, nezinu, nopeldēties svētajā ūdenī vai kaut kas, jo tā neveikties. Vispār visiem tiem, kam patīk totalizatori, tad man likās divas ļoti labas likmes. Tikai divas? Divas, kuras redz vērtību, man liekas, līdz sezonas beigām ir ļoti labs koeficients ir uz Fernando Alonso, ka viņš apsteigs Stroll sezonas beigās, head to head. Un es arī domāju, ja jūs man prasat, uz ko es liktu savu naudiņu, kurš būs čempions šogad? Man liekas, ka tas būs Maks Verstapens. Oho. Man liekas, ka Lando un Piastri nav gatavi. Un man liekas, ka ja mazums to McLarenu bišku nonerfos, tad Maksim atliek tikai kvalificēties priekšā. Jo un pēc tam tiec garām gonkā Maksam. Ja runājam par pīkošanu, Maksis šobrīd pīko. Par mazais jumpbacks uz kvalifikāciju, sezonas pirmā kvalifikācija, kur Maksis neoutperformoja mašīnu. Viņš bija aptuveni tur, kur viņam bija jābūt, un viņš nesalika brīnumu apli. Bet tā arī nav Red Bull trasa, tā arī nav. Nē, jā, bet mašīna nebija. Bet Maksis arī mašīna nebija, Maksis arī neuztaisīja brīnums. Plus arī es domāju, ka viņam iedot vēl vienu apli ieskrieties. Piastri būtu priekšā, nezinu par Norrisu un Leclercu. Tie es domāju, ka būtu palikuši, bet Piastri būtu saķers. Mans minējums. Paskaties, kur ir atver braucēju standingus. Tur viss ir blakām. Nē, tur ļoti forši. Patiesībā tas, ka Norris šobrīd šito vinnē, tas šādiem bišķi Piastri punkts. Jā. Tāpēc, ka skaidrs, ka Norris, es nezinu, kaut kāds 9 gonkas gan jau notupīs. Skaidrs, ka Piastri notupīs kaut kur. Skaidrs arī, ka Piastri nevinnēs tagad visas sacīkstes pēc kārtas. Vispār runājot par uzvarētām sacīkstēm pēc kārtas, gribēju iedot šautautu Aleksam Palou, atkal atgriežoties Indīkāros. Sorry. Bet tas tur dragā Paulo, jā? Viņš vinnēja tikko to Indiju 500. Pirmais spāņu pilots, kas vinnējis Indiju 500. Un kas ir trakākais, man liekas, tur ir 6 gonkas bijušas Indīkā šo sezonu. Viņš 5 ir vinnējis, un tajā 6. bija 2. Viņš dominants, pilnīgā dominants. Un man liekas, pēdējo reizi, kad es atceros personīgi tādu dominants Indīkāros, bija, kad arī kaut kā 2000. Sākums, kad Sebastians Bourdais arī tur vazāja visus. Ja ne tie pat kārti bija, bet ar to sniegumu toreiz Sebastians Bourdais nopelnīja sev vismaz vietu Formulā 1. Ja nemaldos Toyotā. Es domāju, Aleks Palou arī, ja viņš šitā turpinās. Bāzi, nevar. Es domāju, ka nevar kāds viņu nepaņemt vai ignorēt. Ko tad tev vēl vajag izdarīt? Ja tu tā noturpinās sezonu tādā totālā dominācijā, tev ir jāiedod iespēju Formula 1. Kaut gan te tas būtu forši. Tas būtu pastīties, ka tur ir ceļš tāds no Amerikas. Tīri, jā. Ko tad tev vēl tur var izdarīt? Neko. Labi, sorry, par ko tu runāji? Neko. Ir...
ir interesanti, kad, nu, tā kā, kad tagad ir 2, kam atņemt tos punktus Verstappenam. Un, zini kā, nu es gaidu to brīdi, kad McLarens sāks kost viens otram kājās. Viņi jau kost, nu kā, Norris iekot. Jā, bet nu tāpat viņi tur visi draudzīgi čalo, tur tāpat pēc gonkām visi tādi laipni, visi priecīgi, visi tādi, nu tādi čomiņi. Tā bija patiesībā lieta arī, ko es piefiksēju, ka tas cooldown rooms bez Makša ir kaut kādā veidā tāds komunikablāks. Jo zini, tad, kad Maksi tur iesēdina, viņš tā kā viņš sēž uz ausīm visiem pārējiem, visiem tāds, tāpēc, ka viņš ir aizvainojums. No vitols, atkal, tu tur, tas, un viņš arī, tur tagad bija tāds, vismaz bija šī, varēja, nu, tā kā paklausīties, jo tur bija normāls tas garstāvoklis visiem. Nu, labi. Bet labi. Čempis vaļā. Čempis tikai sākās. Un, nu, cerams jau, ka tā Barcelona šajā jau weekendā, ja? Vai nākamajā? Šajā weekendā. Atvērs kaut kādas iespējas. Nē, nu tāpat es domāju, McLarens tāpat būs favorīti. Vienkārši tas, ko es saku, ka Gans, lai Red Bulls tuvāk. Tas racecrafts starp Maxi un 2 papais džekiem ir... Papais paipuisīši. Ir cits līmenis. Tā kā ir jautājums, vai Verstappens pieļaus vispār kādu kļūdu šo sezonu. Tā kā, nu, skaties uz Norris, un tur reāli, nu, tu redzi, kā viņš Singapūrā gandrīz 30 sekundžu stadībā un cienēja. Es nezinu, tāds mans domas. Es savu naudiņu, es savu 100 eiro droši vien uzliktu uz Max Verstappen. Tikai tāpēc, ka... labs koeficients. Jā, tikai tāpēc, ka tur ir labs koeficients. Bet manī nevajag klausīties, jo es biju arī pilnībā pārliecināts, ka Bērmans varētu Okonu sezonas beigās apsteigt. Bet Okons akal Monaco un akal Okons ir zirgā. Okons jau laika ir diezgan ok. Viņš tajā Hāsā dragā. Nu ir tā. Vēl jāizceļ, protams, Hadžārs. Fantastiski. Hadžārs, mega. Protams, Hadžārs, labi, tas tur tā svētdiena, tur to visu Lawson, tas tur tā pilnīgi neinteresanti, un laikam man arī patīk vārds, kurus jau iepriekš izmantoju tā sintētiski bišķīt, bet, nu, sestdienā, labi, tur penaltī, ja kaut kas tur pacēlas, bet, nu, startēt 5. Iespējīgi. Monaco, startēt 5. vēl kā Maksam Verstappenam. Nu, nav sūdīgi. Nu, tā kā... Juki nosvīdis. Jā. Principā tur, nu, zini, kā Red Bulls atkal pieliks, bet, nu, uztaisīs kļūdu, iesēdinās blakus Verstappenam, tad pastīsies, Hadžārs tomēr lauks, un beigsies kārtējā, tipa, labā Red Bull pilotu karjera. Nu, labi, bet ja šitā turpinās sezonas beigās, ir objektīvs iemesls pārskatīt, kuram dot to otro vietu, kuram ne. Es godīgi sakot, atstāt to Hadžāru vienkārši arī nākamu sezonu. Racingbuļos. Uzkrāja pieredzi, nomierinies, brauc pēc 2 gadi. Nu, bet tas būtu tā kā, man liekas, ka tāds, nu, prātīgais ceļš. Nu jā, varbūt, nezinu. Un, tā ko likt vietā, ja Juki neperformē? Da to amerikāni kaut vēl iesēdina. Amerikānis jāliek Kadiljākā vai kaut kādā... Ne, paga Red Bull, taču būs Forda. Vispār mums būs jāparunā, kam ir līguma, kam nav līguma. To vajadzēs ar savilkt kopā kaut kā. Nu, nav jau svarīgi, ķipa, kam ir līguma. Verstappenam ir līgums līdz kuram? 28, 27 gadam. Bet, nu, players sašūpot. Jā, un visi, ķipa, tāpatās līdz sezonas vidu, man liekas, līdz summer breakam, ja tur ir jānonāk skaidrībā. Rasels neveic nekādas investīcijas, jo nezinu, vai darbs būs. Nu, tur šūpojās. Visi diezgan interesanti. Nu, labi. Tāpēc varbūt arī Rasels negribēja maksāt par vakariņām, jo viņš nezina. Viņš telpa vēl krāja kaut ko. Nu, labi, kā tev iet fantasijā, ko? Es jau domāju, ka mēs nerunāsim par šitā. Tu mēģini, es jau jūtu, ka tu mēģināji tikt prom no šitā. Man bija labs weekends, finišēju 17. Tā kā... Es nesaprotu tos džekus, kur izmantoja limitless šajā weekendā. Nebija jau it kā sprinta weekends, un man liekas diezgan daudz sprinta weekendu vēl priekšā. Bet varbūt tās tagad ir tāds bija paredzams. Nu, bija daudz maz paredzams, ka McLarens būs augšā, ka Ferrari būs ok. Bet nu, kurš varēja paredzēt, ka Mercedes bez neviena punkta aizbrauks mājās? Nu, zinu kā, man liekas, tie, kas paņēma limitless, bišķīt... Stādopies pirmā vieta Mikija Racingam ļoti labi. Bet jūs tur kaut kā kopā turaties, ne? Kas tur bēda brāļi, man liekas. Jā, tur, nu, nepārāk. 42. Tātad virs vidē. 42. bija Monaco. Jā, bet es atzīšos, es neesmu mainījis sastāvu, jo es gan piesēdos, būšu godīgs, es piesēdos, domāju, kaut ko mēģināšu, un tad es sapratu, ka es laikam... Es nokavēju pirms sezonas sākās. Principā es nesaliku pareizo sastāvu tādu, un tad šobrīd man
nav īsti nekādas beigās opcijas. Nemeloši. Bet labi, šautauts šautrām Dacijai un Driver of the Day. Pirmā, labi, patiesībā ne Turbo, Ho, Rīgas Kvass, MR, Aurora Racing. Bet viņiem visiem limitless ir. Un visiem ar 333 punktiem, to kā Angel Numbers, visi priecīgi. Un tad 7. vieta Kristaps Limanovičs ar Ferrari Strategy Roulette. Tas ir Russian Roulette. Bet tur ir Russian Roulette, bet nevis viena lode, bet 9 patrons un viena nav. Labi. Viss, es domāju, kad tiekamies pēc Barcelonas. Tiksimies starp Barcelonu un Kanādu, un pēc tam uztaisīsim epizodu pēc Austrijas. Domāju, tāds mums ir tuvāk. Tā kā es to izgriezīšu. Jā. Bet, tas arī šodien viss pa lielo. Jā. Sveiciens visiem, kas skatās, un atstāja kādu komentāru, un, ja es tik tālu, tad atstāja arī laika pogu iespēju. Tas mums palīdzēs. Jā, šodien bez cenzūras problēmām. Paldies Dievam. Labi, paldies. Čau.